Nē, labākais ir končas. Ko jūs domājat par marihuānu? Oi. Tas ir koks ar 2 galiem. Ak, Dievs. Dievs nelīdzēs. Jāatbild godīgi. Я не курю, и мне Es zinu, cik briesmīgi. Nav ļoti labi, tas nav ļoti labi, bet... Tas nav slikti arī. Es uzskatu, ka marihuāna salīdzinājumā ar alkoholu ir daudz mazāks ļaunums. Zāle ir ļoti, tādā ziņā, tomēr tad personiska lieta. Vai jūs atbalstītu marihuānas legalizēšanu Latvijā? Nē. Vajadzētu legalizēt visās valstīs. Jā? Kādēļ? Tādēļ, ka tu jau tāpatās visu lieto. Tāpēc. Kuri vēlas? Nē. Ar kaut kādām noteiktām... Normām. Tas ir jāatļauj Latvijā. Prātīgi būtu vispirms runāt par dekriminalizāciju. Tas būtu liels plus Latvijai, ka atvērtos ekonomiku un tā tālāk. Tu, ka nedrīkst, to vairāk arī gribēs. Tagad legalizēs arī tik daudz nelaidos. Jā, es tieši tā domāju. No zāles, no marihuānas lietošanas neviens nekad nav nomiris, atšķirībā, piemēram, no alkohola lietošanas. Tu nepaliec agresīvs vienkārši. Vai tev draugi pīpē zālīti, vai tu pīpē zālīti, vai tavā ģimenē pīpē zālīti, vai Latvija pīpē zālīti? Es domāju, tas ir pārāk privāts jautājums. Es nevienam neieteiktu Latvijā kaut kā ar šīm lietām saskarties, tā tālāk tā likumdošana ir ārkārtīgi skarba. Ja? Cik ilgi jūs jau pīpējat? 14, 12 gadi? Sākot no? Sākot no 12. Vai jums draugi pīpē zālīti? Vai viņi ar to nodarbojās? Vai viņi ir atkarīgi? Vai viņi sēž konkrētās kādās rehabilitācijas klīnikās? Vai viņi iztērē visu savu naudu tam un pārdod savas drēbes un savas lietas, lai nopirktu kārtējo devu? Nē. Kad jūs pēdējo reizi pīpējāt? Oi, es Kādu... neceros jau. 8. klase. 8. klasē? Jā. Vai kāds tavs draugs ir pīpējis zālīti? Jā, man ir daži Vārds uzvārds lūdzu. Vai jūs esat sapīpējušies? Zaļo? Kaut kā tuvākās stundas laikā varbūt? Nē. Varbūt dažu minūšu laikā. Varbūt. Es jums varu reāli piedāvāt pa izdevīgām cenām. Zipa tev labākās domās. Cik jūs šito pirkt no manis? Palatu. Davai. Mēs sadotu Candy King. Candy King. Davai, iemaiņā pret Candy King. Šitas te, jā? Paldies. Un es tad dodu viens, un kaut ko no tevis arī vecīt. Man ir pāris santīmi. Davai, dod visu, kas ir kredītkartes numuri, tēta bankas kārtē. Viss vienalga, viņš tāpat neuzzinās. Aizmirsīsim, it kā tas nebūtu noticis no sākuma. Intervija sākas. Sveicināt meitenes, ko jūs domājat par marihuānu? Man nav kabatā marihuānu, un es nevēlos jums to nopārdot. Iespējams, ka ir labāk dzīvot nekad neapreibinoties nekādā veidā. Cilvēces vēsturi mums liecina, ka cilvēki vienmēr ir gribējuši kaut kā apreibināties. Kad tu saproti, ka reāli, tagad šitajā mīklī nomir viens maziņš ronīts. Vai tu esi kaut kad sapīpējies, aizgājis uz randiņu? Nē. Pareizi, jo tu nogulēji viņu gan jau. Ko vislabāk klausīties, kad tu sapīpējies? Šlāgers. Gribēju. Zini kā, viņi atnāca mājās, tu atnāca mājās pēc foršas dienas. Un viņi teica, šī ir tā nakts, ka mēs beidzot to izdarīsim, bet no sākuma uzvelkam nedaudz un tad jūs aizmigāt. Jā. Kur paliek Bobs Mārlīs? Kas tad? Bobs Mārlīs. Kas tad? Vai jums šķiet, ka kāds no mūsu Saeimas deputātiem arī velk? Domāju, ka jā, un ne tikai viens vien. Kas jums tā liek domāt? Jo uzvedība Nē. Jo? Vajadzētu. Priežot pēc tā, kas notiek valstī, es domāju, ka jā. Kad jūs šeit, kurš no deputātiem visvairāk pīpē zālīti? Ušakovs. Kādēļ? Viņam ir tie kaķi, tas ir aizdomīgi. Tie kaķi? Nē, baigi sakurīties, tas nav labi. Bet, jā, jūs man saprāt. Višķīt var būt. Es jau nezinu. Jūs novēlējums visiem, kur skatās šo video pilnīgā stonā. Tagad. Nē.
Pasaki, tagad mani sauc Patriks, un tu skaties Pirmā vieta TV. Mani sauc Patris, skaties Pirmā vieta TV. Bet var tā kaut kā agresīvāk tā, nu, naidīgāk, nu, ielikt, nu, pieņemsim, jau, man, tur, fuck, yeah. Kaut kā Jā. tā. Sāp visu. Jūs esmu Patris, skatāties Pirmā... Kā sauc? Pirmā vieta TV. Jūs skatāties Pirmā vieta TV. Tad ar kaut kādu lamvārdu pa vidam. Jo tas ir... Arī esmu Patriks. Jūs skatāties Pirmā vieta TV, bet skatāties. Man tev labs piedāvājums. Короче, братан, тема такая. Subscribe, like и post comment, Atstāv komentu, и varbūt tu laimēsi izlozē šo te gramu.